uzbrukumā. Kārters devies laukumā, tagad uzreiz aizsardzībā pret Sandu Valteru. Valters ātrumu tiek garām, bet metiens nav precīzs. Toties Kaspars Bērziņš ļoti labi pielabo savu kolēģi, izcīna atlikušo bumbu, savāc Dairis Bērtāns. Daudzi basketbola treneri tieši minēja, ka Kaspars Bērziņš ir šis X-faktors, ja mēs varam teikt, spēlēt. Andersons nāca laukumā, uzreiz iebergrozā savus pirmos 3 punktus. Andrejs Šeļakovs dos caurgājienā 2 punkti. Nesteidzās, cenšas spēlēt prātīgi. Tomēr tad pēdējā spēle playoff sērijā viņam ir bijusi tiesne lielajā finālā. Vevs varēja spēlēt līdz galam, Bakičs tomēr izšķirās par ātru caurgājienu. Izdevās izcīnīt bumbu un pēdējās 3 sekundes pirmajā ceturtajā Ventspils pagūst izpildīt sadarbību, bet Kuzmīnskis tiek nobloķēts. Pilnieki tikai realizē katru sesto. Arī šajā mačā daudz vairāk tālmetiens izmet VF basketbolisti. Kopumā ir realizējuši šajā brīdī 2. Parahausks ir spiests izpildīt 3 punktu metienu, tiek nobloķēts, bet tagad jau Efedžuku pazaudē bumbu gaisā. Nomainīts nav apmierināts ar savu sniegu redzamā atkārtojumā, kā izsit bumbu Efedžuku. Dairis Bērtāns. Reiz Latvijas basketbola līgā spēlē Andris Biedriņš. Valters kļūdās, ātrais uzbrukums Kārteram, 2 punktu grozā nekrīt un bumba arī Ventspilnieki nenotur un tagad jau triecienu līnijai. Tagad pats saņem bumbu atpakaļ, vēl 12 sekundes. Ventspili uzbrukumā Strelnieks pats dodas caurgājienā un kārtējo reizi Dairim Bērtānam sagādā problēmas. Laika beigām labi piespēle Bērziņam un viegli dod punktu apakš, bet jāuzteic šoreiz Vējini. Efedžuku dažkārt pabeigt uzbrukums par katru cenu, lai arī nebija labākā pozīcija. Viņa metiens nav precīzs, bet tam nesteidzās ar metienu. Atlikušas 2 sekundes, Bērtāns tiek nobloķēts un pirmais puslaiks beidzas neizšķirti. Uzbrukums Efedžuku dodas pretī bumbai, to arī saņem pret viņu Parahausks un metienu nobloķē. Liela pēc neprecīzā metiena un Bojans Bakičs. Vēfiešu šīs dienas līderis gūst kārtējos 2 punktus. Viņam jau 16 šajā cīņā, ko šī 7. fināla spēle ir Bērziņu laiks. Vēf komandā Kasparam jau 12 punktus, 8 bumbas, bloķēts metiens, savukārt Vēf komandas aizsardzība un vairogs pret Tyler Kane dodas caurgājienā un ir precīzs ar pārkāpumu. Ar šo pieredzējušo basketbolistu Parahausks veido aizsegu uz labo pusi. Valters var atkal izpildīt pusalo metienu, bet ļoti labi uzmāna. Pēdējā brīdī izdomā piespēlēt Keinam un minūšu un 15 sekundžu apmērā. Tagad Kārters piespēlē Efedžuku. Ātrs tāls pustāls metiens Jāmaikietim un jau vadībā Mājnieki. Nevajadzētu Dairim mest pa grozi, ja VF komanda grib uzvarēt. Efedžuku uzbrukumā skaisti Maikostīvu pols 3 Ventspilī. Bet Parahausks tiek apsakts Efedžuku jau pret uzbrukumā, bet tiek nobloķēts un to izdara Gatis Jahovičs. Fantastisks basketbols šajā 7. fināla spēlē. Atletiskais Efedžuku jau bija ieskrējies. Vēl 10 sekundes VFam uzbrukumā Keins piespēlē Janičēnakam un 2 viegli punkti. VF starpība. Un Bakičs ar bumbu. Līdz šim 25 gūti punkti. Tagad vēl viens 3 punktu metiens Bakičam. Un 100 sekundes līdz pamatlaika beigām 5 uz kopējā spēles laika. Liels hauss Ventspilī aizsardzībā. Un tas viss beidzās ar Keina pusāķu metienu pēc. Un pēdējās 10 sekundes. Kārters paklūp, pazaudē bumbu. Janičēnoks piespēlē Bērtānam, kurš dodas grozu virzienā un triec no augšas. Nu šajā brīdī varam teikt, ka pieliek sulīgu punktu Dairis Bērtāns. 2011. gada Latvijas basketbola līgas fināla sērijai. Pirmie 2 punkti arī šajā spēlē. Vefs uzvar ar 87 pret 82 un pīstīja savu pirmo Latvijas basketbola līgas zeltu. Vefam pērn jau bija nelāga pieredze ar fināla sērijas 7. maču. Tagad viņi pierādīja, ka nevēlas ieviest tādu 5. minūtes pašās beigās, pieliegot sulīgu punktu, trēknu punktu šai Latvijas basketbola līgas 20. sezonā.